Tā, mīļie, vienkārši mīļie, vispār tiešām super, ka jūs esat šeit šovakar, 27. oktobrī svētdienas vakarā, jūs esat Barona muzejā, īstenībā viņa mājās. Un es domāju par šo brīdi, es domāju, vajag man šeit to izstādi vai ne, un es beigās sapratu, ka es gribu, jo jau 5 gadus šogad šīs telpas ir arī, nu, kā es nāku gandrīz kā pie sevīm uz mājām, pie vecā tēva, jo mums šeit notiek stikla konkurss, ko es organizēju visā Latvijas Republikā 5 gadus, jā, un piedalās visas mākslas skolas, interešu skolas, bet tās ir tāpēc, kāpēc es esmu šeit, tās ir tā kā es uztveru viņas kā savas mājas. Un Rūta Kārkliņa, tev milzīgs sveiciens, jā, man žēl, ka tu šobrīd neesi šeit, es tev vēlu no sirds, tiešām vēlu, vienkārši kā krustmātei, kā ļoti foršai sievietei, es vēlu tev veselību, lai tev viss izdodās un atlapšana pēc iespējas ātrāk būt, jo šīs ir mājas, kurās tev ir jābūt. Es tevi redzu šeit ne tikai kā mantu kaut kādu piederīgu, bet kā cilvēku, kas šeit ienes to mājīgumu. Nu jā, bet tātad, kas šodien šeit ir? Šeit ir izstāde. Kā es jau teicu, man ir šogad jubileja tāda, un ir cilvēki, kuri teiksim, taisa ballītes vai kaut ko tādu. Es izdomāju, ka es to bērniņu gaidīšu tos 9 mēnešus, pati uzdāvinot sev prieku un arī tiem cilvēkiem, kas ieradīsies uz tām izstādēm. Līdz ar to man ir plāns, vēl arī būs dažas izstādes, jā, līdz tai apaļai jubilejai. Un tāpēc es esmu arī šeit, kā pateicība arī Baronam, uz kā darba mīlestības, uz kura darba vērtībām būvēt arī mana dzīve. Un tā gari es negribu teikt šobrīd, tāpēc, ka ir nama tēvs Rūtas, šobrīd palīgs, bet viņš arī būs šī muzeja vadītājs. Un Andris Ērglis, es gribētu, lai viņš pasaka dažus vārdus. Nāc, Andri, lūdzu. Labvakar visiem. Man jāsaka prieks, Inga, ka beidzot tu neved šeit tikai citu brīnišķīgos darbus un tos nevērtē un viņus necildini, bet ka beidzot mums ir iespēja arī šajā mājā tavus pašus darbus redzēt un redzēt, no kurienes tad tiem bērniem varbūt rodas kādreiz tā iedvesma un motivācija kaut ko tik skaistu veidot, ko mēs šeit 5 gadus jau esam, tā teikt, laimīgi to arī šeit uzņemt un priecāties par to visu. Organizējot to pati, mēs tā teikt jau tā palīgi tev. Un vispirms tev man šķita šādi pilnasinīgi ziedi tev šajā rudenī piedienētu, un tad man gribējās arī vienu tautas dziesmu. Tautas dziesmu šajā filosofiskajā laikā, jo tevi darbi arī ir tādi, var teikt, filosofiski, un tu patiesi tādi. Un laikam tas mākslinieks ceļš jau ir tāds, ka viņš meklē, un beigās varbūt pat neatrod to, ko viņš meklējis, bet viņš atrod kaut ko pavisam citu, un tas ceļš, tas ir brīnišķīgs. Un tu cilvēks pats savā dzīvē daudz ko iegūsti, mācies, un par to jau arī tā mūsu folkloras stāsts un tautas dziesmas. Divējādi saule teka, kalnāji, teklējāji, rāri dirā, kalnāji,
vai vasara, rāridīrā, vai bija ziema vai vasara. Krītiņu saule lēsa aiz zaļā ozoliņa, rāridīrā, aiz zaļā ozoliņa. Jauni puiši veci tapa, to kociņu nedabūja, rāridīrā, to kociņu nedabūja. Jā, paldies, brīnišķīgi. Jā. Nu, tad tomēr nedaudz vārdus es pateikšu par tiem stikliem. Lielāko savu mūžu apzināto dzīvi, man dzīve vispār nebija saistīta ar stikliem, bet pēc vēlēšanām 17. gadā, teiksim tā, es pārskaitos, bija kaut kāda emocionālā bumba, aizbraucu prom uz ārzemēm un pamācījos, protams, arī akadēmijā un tā, un šeit ir tie mani darbi, es priecāšos, ja jūs viņus arī tuvāk paskatīsieties. Saucās Gaismas upe, un tā ir, viņi izlikti ir uz statīviem, kā jūs redzat, upes veidā, ja? Un kā es arī tajā presrelīzē un rakstu, ka man ļoti patīk līnija. Līnija, kura ir patiesībā ļoti daudz ko izsaka, viņa ir ļoti lakoniska, bet līnija pasaka ļoti daudz, un arī šeit ir līnijas, kaut kas vienkārši katru reizi ir kaut kādas sakritības. Es tagad pilnīgi šajā mirklī nofokusējos, tad taču arī ir līnijas. Un līnija un dzīve ir tā kā kardiogramma cilvēkam, ikvienam. Tāpēc, ka nekad nebūs tev vienkārši taisna līnija. Tikko tev ir taisna līnija, tu esi beigts. Bet tajā brīdī, kad ir šie te uz augšu uz leju, hop, ir kaut kāds panākuma veiksme, bet tu saproti, ka tas būs tikai punkts, viens mirklis, un ka tev atkal, lai tu varētu atkal turpināt visu to pašu, ja, lai tas algoritms turpinās, tev atkal ir jāstrādā. Ir, protams, jāpārvar tīpaši māksliniekiem, tīpaši vispār radošiem cilvēkiem, viņiem ir jāpārvar tas punkts, ka tu esi apakšā, kaut kas jāpārstrādā, kaut kas jāmaina, ja? Nu, kaut kas konceptuāli, kaut kas savādāks, ja? Un tad ir atkal tas uz augšu. Ja? Vai arī gliemežvāks, jūs redzat, daudzos darbos man ir dažādas tehnikas, ja? Es esmu apguvusi, man patīk vienkārši spēlēties ar tām tehnikām. Un viņš ir gan gravēts, tas gliemežvāks, viņš ir gan izlikts šajās te mozaikas tehnikās, ja? Viņš ir ar man turpatās arī kausēts viņš ir, ja, tad dažādas pūsts, pareizāk sakot, šīs tehnikas, un tur arī ir cilvēka mūžs iekšā. Mēs esam tā kā mazi šie te bērniņi, kā embriji, ja, kas ir dziļumā, kas ir, teiksim, tīpaši tam gliemežvākam, pēc tam mēs augam, attīstamies, mēs kļūstam lielāki, arvien lielāki, un tad ir tas brīdis, ka tas gliemežvāks tā kā atverās vaļā, un viņš savienojas ar kosmosu. Un tas ir brīdis arī, kad cilvēks ir pilnbriedā un kaut kādā brīdī viņš vienkārši vispār savienojas ar kosmosu, ja viņš aiziet tajā. Tajā ir tik dziļa liela filozofija, un tur ir tā spirāle iekšā, ja? Tad tā ir tā attīstība, kas dzen mūs visu laiku uz priekšu, tu nevari iet atpakaļ būtībā. Tu nevari tevi vienkārši attīstīt pati pēc būtības, pat dabā. Bet Leonardo da Vinci, šis te zelta ratio, ja, golden ratio iekšā, viņš arī to pasaka, ja. Tev ir brīdis padomāt, bet pēc tam 1,61 ar šo te reizinājumu zīmi, tev atkal ir jāieliek spēks iekšā, ja. Viņš nesaka divreiz vairāk, viņš saka tikai 1/1,61. Lūk, tā kā visi šie darbi, viņi ir tiešām ļoti filozofiski, kā Andris teica, jā, jo pirmā man izglītība ir Latvijas universitāte, filozofijas fakultāte, Laķis mīļais, jau aizgājušais mans pasniedzējs, tātad Vilnis Zariņš, arī gan tautas frontietis un ļoti daudz bišgari, kuri tā teica, kā jūs sanskrita valodu vēl nezināt, jūs senebriešu valodu vēl nemācties.
Un mēs sēdējām līdz 10. bibliotekā, kura tepat tās bija vaļā, vai Visiņu bibliotekā tā. Mums bija tik daudz jālasa un jālasa tādi pamati, gruntīgi darbi. Tā kā šodien, kad es redzu, ka copy-paste un GP šitie te copy-paste, ja, jā. Bet tāpēc ir tā attīstība, tāpēc ir tā spirāla paredzēta, kura mums ir jāizmanto, jo pati daba mums to ir iedevusi. Un šonakt, burtiski viņš vēl ir tāds mitrs, tas darbs, bet es tomēr gribu viņu parādīt, tas ir veltīts tieši šai vietai. Viņš vēl ir mīts, viņš izbūs, viņš būs pašās. Tas ir Madonna, kura ir tas smalks, tātad bizantiešu mozaikas tehnika, tātad Madonna ar bērnu, un te tās tautas dziesmas, mums šogad tautas dziesmām Latviju dainām ir 130 gadi, pirmais izdevums, ja, kas ir izdots Jelgavā. Un šeit ir silta jauka istabiņa bērnu malkas, kurināta vēl siltāka, vēl jaukāka, kad māmiņa istabā. Māte ir tā, kas ar savu gaismu, cik viņai ir, ja, viņa silda, viņa dod to gaismu bērnu, kas ir pirmais gaišais saules stariņš, kas ir tam bērnam. Un jo mamma ir tāda viedāka, jo viņa ir, teiksim, tāda nobriedušāka, jo vairāk viņa gaismas tam bērnam ir ielikt jauno mazotnes. Bieži vien arī vecās mātes tās ir, ja. Tā kā nožūsti vēl ierāmējums būs, bet es gribēju arī parādīt. Jā, protams, par katru darbu atsevišķi es tā kā nestāstīšu, jo to var redzēt, šeit tiešām ir darbi, kas ir uz Merkeru mašīnām, kādas Latvijā faktiski nav, tās ir tikai Čehijās, kuri ir slavenie mūsu stikla meistari, ja, kas ir ar tik senām tradīcijām karai galmā, kur viņi satikās un viens karalis saka, rekāds man ir kauss, otrs saka, bet man meistars rekādu taisa. Tas viss tās tradīcijas nāk šeit, tas ir Latvijā, un es tā kā mēģinu to vīrusu dabūt iekšā caur šiem konkursiem, bērnus, tieksim, satuvināt ar šo materiālu, ja, kuram ir ārkārtīgi liels perspektīvas. Ja jūs skatāties mājas šobrīd, ja, visa Dubai, visa Singapūrā, mums arī dažs labs ir eksemplārs, ja, tā kā tam ir perspektīva, gan mēbeles, ja, gan tas dod to caurspīdīgumu, vieglumu, gaisīgumu, un viņiem tik praktisks liels pielietojums, ja, un tāpēc es gribu, lai tie bērni, lai jaunieši no 5 līdz 25 gadu, kas šajā konkursā man piedalās, lai viņi maksimāli daudz dabūtu to influenci iekšā par to, kas ir stikls, jo kā es viņus varu ietekmēt? Tikai parādot savu, piemēru, teiksim arī, ja es pati daru un es valku viņus iekšā, un šogad būs 5 gadi manam konkursam, pirmā mazā pusapuļā jubileja, un pastrādāju bišķiņ arī pa balvām, lai mums kuplāka tā visa lieta. Tā kā tas ievads, jūs varēsiet vēl pēc tam tiešām katru darbu pastāstīšu par katru, būs kāds jautājums, bet es arī gribu šo te dāvanu jums kopā ar Ants Leānu Šurpu lūdzu palūkšu, tas ir mans kolēģis, ja, mums tātad ir šī te programmiņa, mana svēta programma, jā, paldies, ko es, tā kā standartā es esmu izdomājis, man pašai patīk tā, ne tikai tautas dziesmas, man patīk arī Imants Ziedonis, un, daži labi dzējoļi man ir, kā saka, kas pamainās, bet ir tādas stabilās vērtības, epifānijas un tā tālāk, un tā kā es gribētu kopā ar Leonu tātad jums uzdāvināt nedaudz no Imanta Ziedoņa, pafilozofēt arī un padomāt par tādām interesantām lietām. Lūk. Neesiet tik pārmērīgi lieli. Ļaujiet vismaz man būt mazām. Ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Redziet, es guļu šokolī. Un abām rokām bāžu kāju mutē. Atzīstieties, ka jūs jau esat lieli un stīvi, un ka jūs vairs to nevarat. Tas ir ļoti svarīgi. Laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels. Ja jūs vairs to nevarat, jūs esat kaut ko pazaudējuši. Spirāli. Atzimšana. Man liekas, mēs to nesaprotam, to spirāli. Nē, spirāli nav tā, kas gultas matricī, nē. Spirāli iet caur jums. Sakiet, vai jūs jūtat, kā spirāli iet caur jums?
Vai jūs varat laiku pa laikam atgūties šūpulī, spēlēties ar saviem kāju īkšķiem un bāzt kāju? Ja jūs to nevarat, tad caur jums ir taisne. Taisne ir stīva, un tad tas neko nepalīdz, ja jūs gultas federi saucat par spirāli. Tāpēc ļaujiet man būt mazam. Es spēlējos ar saviem pirkstiem, es apgūstu sevi tam, kas nāks brīvā dzejā, pantā, ne fontāni, spontāni, fontāni, spontāni. Tas viss man vēl ir tikai nākotnē. Ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Es jums galvoju, ka tas ir sabiedriski ļoti, ļoti nozīmīgi. Es atkal iegūt gribu gūt, tāpat kā gaisā zili dūmi zuli. Jo re, kā koki izaug, it kā plūstot, jo re kā sniegs krīt, neko neiegūstot. Nekā ne iegūt grib neņemt, nekā, bet tikai vēl lielākā klusumā prom atnākt, šurp aiziet un stāvēt plūstot. Un visu dabūt, neko neiegūstot. Nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu tumsā. Dienas gaismā tevi moka šaubas, tu paļaujies uz citu pēdām, citu riteņu sliedi, cita atstātām zīmēm, vai arī tu ilgi domā, paļauties, nepaļauties, iet tur vai neiet. Vai tie ir bijuši gudrāki, kas tur staigājuši? Tu to nezini. Tu notici iebrauktajam ceļam, bet tas pēc pāris kilometriem griežas atpakaļ. Redzi, visi tai ir ticējuši tai iebrauktajai sliedei, un visi ir pievīlušies, jo nekur tā nenoved. Diena ir krustceļu nelaime, rādītāji šaubas, nokrituši piliena sairšana. Es eju naktī, un nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu naktī. Es paļaujos uz savām kājām, es paļaujos uz savām acīm. Man nav cita, uz ko paļauties tumsā un naktī. Un kas ir diena? Tā ir citu cilvēku pieredze. Ceļš ir citu cilvēku pieredze un taps. Bet naktī ir mana pieredze. Un tikai mans ceļš. Es tīšām apeju uguntiņus un gaismu logos. Kad tu ej naktī, neskaties gaišos logos. Pēc tam tu apžilbis, nekā neredzēsi. Tu būsi kā suns pazaudējis ožu. Es tiešām eju ar līkumu ugunīm. Tumsa ir bieza un skaista. Un kad es paļaujos uz sevi, es paļaujos arī uz viņu. Un kad es paļaujos uz viņu, viņa paļaujas arī uz mani. Ja jūs esat peldējuši lielos ūdeņos, jūs to zināt. Tumsa ir kā jūra. Kad aizpeld tajā, tad jūt, cik jūra ir diža un tumsa ir diža. Un pats esi drošs. Kad es tā laužos cauri tumsai, man reizēm ienāk doma prātā, ka varbūt es spīdu pats to maz neredzēdams un neapļausdams. Un kaut kur tālumā kāds mani redz kā sīku jāņtārpiņu kustamies. Dievs tas viss nav. Es esmu materiālists, bet liktenis tas gan varētu būt. Un tad es domāju, vai viņš redz, ka es brienu pa brikšņiem, bet te par blakus ir citu cilvēku iestaigāts ceļš. Vai viņš smīn par mani? Vai viņš redz to bedri, kurā es iekritīšu, vai arī aiziešu līdz tai ar malu? Vai viņš gatavojas man to bedri? Un tad man uznāk tādi spēka uzplūdi, ka es smejos par viņu. Es, mazais punktiņš tumsā, sasprindinu savu ožu, iededzinu savas acis un aizeju garām bedrē. Es tajā nemaz nevaru iekrist, jo tā, kā cilvēks sevi apliecina tumsā, tā neviens sevi neapliecina nekur un nekad. Tumsa ir mani vitamīni. Es elpoju tumsu kā skābekli un tumsa manī deg. Kad es eju naktī, es jūtu, kā tumsa mani mīl. Mani apliecina prieda pa labi un pa kreisi un sveķi, kurus es saužu tumsā. Tikko jaušana čiekuru čabēšana tur augšā, kur zaru pirksts starpās vajadzētu būt zvaigznēm, tur kuru cik labi, kā
Zars, kas nobrāza manu vaigu, ir apliecinājis, ka es esmu. Un sakne, pie kuras es atdauzu kājas, ir mani pazinusi un kā nu prot, tās sasveicinājusi. Ja jūs gribat sevi apliecināt, ejiet tumsā un neņemiet nevienu sev līdzi. Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi var tikai atrast. Ar tevi ir tavas kājas, gudrās un saprotošās. Viņas akmeņus un sūnas un dubļus un zāru bīkšķēšanu pazīst. Ar tevi ir tavas rokas. Izstiep pa labi vaigli, izstiep pa kreisi ozolam, ja tu gribi. Tev ir tavas acis un ausis, apse 3, bet ozols neatrodas apas pat sniegā. Un ar tevi ir tava tumsa, lielā un bezgalīgā. Ko tev vēl vairāk vajag? Drīz, koncerts. Skaties, vienkārši es esmu starāmā. No Imanta Ziedoņa. Tā. Jā, šito. Un tādas lielas laimes nemaz nav. Ja jums to vēl, tad ziniet, tie ir nieki. Ir tikai tādas mazas laimītas, ir tikai tādi mazi ikdienības prieki. Ja darbs no rokas iet, nav jākasās un nav ar skauģiem, ik brīd jāsatiekas, tā lielā laime taču veidojas no ikdienišķi mazām, man tā liekas. Tu ieej veikalā un rindas nav, vai tā nav laime? 10 tādas dienā, un ja dienā šitā laimēs, vai mazās nesumēs vienā lielā. Es vēlu jums tās maziņās, un katru vakaru tad cilvēks smaidīs, un ja tā lielā pēkšņi gadīsies, neviens nav muļķis, garām nepalaidīs. Ir saule, debesis un maize, maize abrā rūkst, un bērni dzimst, nekā jau nepietrūkst, nekā nepietrūkst. Bet skaidri jūti pirmais sniegs, kad snieg, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Un tas, kas iegūts, it nekur nav liekams, un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams. Es jums saku, dziediet. Dziediet, kad jums ir labi, bet visvairāk dziediet tad, kad jātiek pāri neiedzībai. Dziediet acīs tam, kas jūs labi. Gavilējiet savā pārākumā, kad jūs sit. Es to ļoti labi atceros, bija mazs puika. Un redzēja pa istabas logu, kaimiņu māte sita savu dēlu. Viņš stāvēja pie klētas stūra un dziedāja. Māte viņu sita tā kā stiņa, kā slotas kāpa. Viņš smējās un dziedāja. Viņa sita, viņš dziedāja, viņa piegura un viņš dziedāja. Tad viņa nolaida rokas un viņš dziedāja, noglāstīja savus sadauzītos plecus un aizgāja dziedādams. Dziediet pārpildītos trolēbusos. Un ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksājiet. Dziediet, kad jūs dzerat, aiz skumjām, aiz garlaicības jūs dzerat. Jūs varat pustopu izdzert, bet vai jūs varat pustopu izdziedāt? Dziediet pie kapa. Ko jūs klusējat? Dziediet. Viņš jau nedzied. Ne viņam, bet dziediet. Ne aizejot, bet jums paliekot. Ne par skujām kapā, bet par to lapu galotnē. Sev dzīviet. Jums ir dziesma vajadzīga. Ne viņam. Kad jūs naktī pamostaties, Lakstīgals dzied. Redziet, arī naktī ir dziesma. Vai jūs dziedat tikai no rītiem tās saulainās, bet dusmu dziesmas, un izmisuma dziesmas, un uzbrukuma dziesmas? Jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas? Vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai no rītiem? Vai uzvarēti, ka nedziedat nemaz? Un noslēgumā tāds ļoti ziedoni raksturojoši. Uz mīlestības nedzīvojiet. Uz mīlestības viss ir mazs. Uz mīlestības dūmo krāsnes
un maizi negriež nazis as. Un kāds ar apdauzītu cirvi, ar trūlu cirvi dienas stēž. Un dīvains apnecības velniņš spožām gardiņas stangām sēž. Nevēlna nevar saprast, kāpēc uz loka puķas zied, kāpēc no rītiem vajag celties un kāpēc vajag gulēt iet. Bez mīlestības nedzīvojiet. Jo nav kas ņem un nav kas dod. Un viens tu dzer no savas krūzes. Viens savā maizes riklā kod. Viens ej un pats pie sevis smaida. Viens savu rūpju vabu ar cik daudz cilvēku tā dzīvo. Un izrādās, tā arī nav. Tā, es tagad aicināšu jūs iemalkot nedaudz. Ir kafija, ir balzams, ir auglīši, ceplumiņi, pabaudam. Ja? Rūciņš kaut kur šaubē kā uzvedis, vai kā tev tur baterējas 20% kādas. Es jau tūlīt tas arī beigšu, tu varētu tev dot vārdu. Tas ir kaut kāds biznes. Es nezinu, vai vajag? Tu dziedāt. Man personīgi. Nu kā? Varbūt tu nedziedāt. Nu jā, nu tagad atsienājas, bet es gribētu. Labi. Rokas man garš kā mēkaķiņi, jā, tikai es ar telefonu neprotu bildēt.
vietējais mohikāns. Un kolēģi, mēs esam 3 kolēģis. Kolēģis, visas piramiņķe, sīkumiece, jā, labi. Vizuālā māksla, kolēģis. 3 grācijas. Super. Oķēja! Kas pa labu reakcija, pagaši, ko nobildies. Kāda laba reakcija, Māri. Tu zini, ka tev ir super reakcija. Līnija. Nē, es nomešu malīnā. Nu, kāds iedzeras vēl tur. Balsās! Mēs esam, nē, tas rāda to, ka mēs esam jau stimējuši. Ja nav neviens šampāniet aplēkies, vai kas tur izgāst, tas vinīs. Jā. Šitas ir baigos. Es ceru, ka no mūsu palīdz super. Tad tu ieliec pēc. Nē, pagaid. Tā, stop. Tagad būs atsimta bilde. Uztais bilde raganas. Meitenes raganas. Ar savu darba instrumentu. Meitenes raganas. Raganiem saliek. Sampriņa arī mēs raganiņas. Taču šonāk man aprilī. Viss ir logiskais izpildījumi. Jā, pēc grāmatei. Tā. Labi, skaidrs. Kaut kas ar raganām arī beidzās. Jā, Aizgāja. Krist mobili un visiem. Nozīmēs, ka par acīm rāku beiguši. Es jums piedāvāju paklausīties Leona koncertu. Jā, tā jau. Es jums piedāvāju paklausīties pa Leona Strupīšā koncertu. Tā. Tā. Galvenais, ka mēs uztaisījām kaut kādas nerādības. Lai mums nav galīgi garlaicīga un stīva prezentācija. Jā, tā. Cienāties draugu lūdzu ar kafija arī un balzām. Kurš ir balzām? Lūdzu. Šodien. Varam kopā visus. Dzīvoja slāpē zaļā, dzīvoja tā visiem garām, arī sev. Aldama pēc zvaigznēm kāri, dzīvoja tā lapā pāri, arī sev. Skaties ceļinien, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārdā. Lapas zeltenas un lapas tumši sārdas. Nemanot tā mūsu lapa, nemanot par zvaigzni tapa, arī tu. Nemanot tā zeme krita, sadegot turpat, kur citas, arī tu. Skaties ceļinien, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisā.
Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārdā. Lapas zeltainās, lapas tumši sārgās. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārdā. Lapas zeltainās un lapas tumši sārgās. Skaties ceļiniek tur augstu gaisā. Staigā ziemelis un mazas lapas gaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārdā. Lapas zeltainās un lapas tumši sārgās. Tumši sārgās, tumši sārgās, tumši sārgās. Paldies! Jūs jau dzirdat, backvokāls, jā? Labi. Jā, kaut ko tādu, ko mēs varētu visi. Ko visi ciela viņu? Kurš zina ciela viņu? Nav tādas, ka Labi. Šeit ir tautas dziesmu, krākuves, dzimšanas vieta. Kā var nedziedāt? Kad dators izslēgts un telefons klus, ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, no kurienes tev vajag. Daudz mazu galu, lai pasaule lokumies. Tie vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to neciedās. Pēc ziemeļiem, no kurienes man ir tāds prieks. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, uguns būs klāt, tevi man sirdī gribēt. Redzēt pilsēta tumsā, vai gaida būs pārīmajiem. Tie vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Soli tuvāk, un jūtu, ka tu esi tur. Kā vien varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, tu viens manā vietā to nedziedās. Tie vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās.
Smerāja dāvā, to neciedā. Neviens to neciedā. To neciedā. Šitas pietoja taču visi šitai mājā. Otrajā, un prezidenta brīdis viens šeit dzīvo, šitā ļoti tāda vēstures vai bagāta un saņemība. Dienas, kā astu sodrēji, naktī spīķa kapli. Bailes, nāves bailes, soļi stāv uz vakts. Strīds raujas pikusī, zobi braši klāt. Ai bailes, ai nāves bailes, pie ūdīm strīd. Strīdu duri uz galda, strīdu duri pie krūtīm. Ai bailes, ai nāves bailes, smocīgi mūr. Strīdu duri uz galda, strīdu duri pie krūtīm. Ai bailes, ai nāves bailes, smocīgi mūr. Pats sevi rokās, spiežus pats sevi smieklos. Ai bailes, ai nāves bailes, kājas nebija ašķis mient. Dienas, kā siltas trompetēs, naktīs pilnēs bundes. Ai baile, ai nāves baile, paliek nāvīgi bailes. Uz gada, strīdu duri pie krūtīm. Ai bailes, ai nāves bailes, smocīgi mūr. Strīdu duri uz gada, strīdu duri pie krūtīm. Ai bailes, ai nāves bailes, smocīgi mūr. Kūkoja cegusīte, kūkoja cik tev trīk. Kūkoja cegusīte, man neatmīk. Raudī derestīņa, lielā vasarā. Raudī mirgodama, zvaigznes vasarā. Ceļš uz mājām, putekļiem klāts un balt. Ceļš, kur gājām,
Dzeguzīte, siltos vakaros. Kūko, dzeguzīte, skaisti miršos. Kūko, dzeguzīte, kūko cik tev Kūko, dzeguzīte, man neatmīt. Raudi, debesīne, ceļ noskaloja. Raudi, dveselīte, tāpat neparkoja. Ceļš uz mājām, Tūtiņiem plāts un plāts, ceļš, kur gājām. Dzeguzīte, kūko, dzeguzīte, siltos vakaros. Kūko, dzeguzīte, skaisti miršos. Uz mājām, ūdeņiem plāts un bāls, ceļš, kur gājām. Dzeguzīte, kūko, dzeguzīte, siltos vakaros. Kūko, dzeguzīte, skaisti miršos. Raudi, debesīne, ceļ noskaloja. Raudi, dveselīte, tāpat neparkoja.
Thank you.
Švarcnieks. Es domāju, ka viņam nē, viņam nebūs, viņš ir auspies, viņš Não,